Pastāsti, kas tu esi vairāk un ar ko tu nodarbojies? Sveiki, es esmu Jānis Biezais, pēc izglītības vēsturnieks. Tā izglītība man nav diži lielā, bakalaura grāds, bet jā. Principā es esmu skolotājs, bet es nodarbojos ar daudzām savdabīgām lietām. Remonts taisu, restorānā strādāju, tā tālāk. Bet jā, tagad es studēju politisko zinātni. Politikas zinātni, es neesmu pilnīgi drošs par šito. Ļoti profesionāli attieksmi no manas puses, bet jā, tā pamatā es nodarbojos ar šo un to visu, ko. Okay, es gribētu pajautāt tev jautājumu, ko vispār nozīmē vārds tā kā vēsture? Vienkārši cilvēkiem izskaidrot, lai cilvēki saprot, kas vispār ir vēsture tādā vispārīgā nozīmē. Lūk, šeit es teikšu, ka es baigi neaizraujos ar definīcijām. Definēsim, kas ir vēsture. Kam tas ir vajadzīgs? Bet tas mans pamatnostādījums, ar ko es ļoti gribētu graut tādu negatīvu mītu, kas parasti rodas pamatskolā, jo pamatskolā ļoti vajag, lai tie bērni iemācās kaut kādus tos gadu skaitļus un datums. Vēsture tie nav kaut kādi gadu skaitļi, tie nav kaut kādi fakti, tie nav vienkārši kaut kāds notikumu uzskaitījums. Tā ir šo notikumu interpretācija. Kā mēs tos notikumus saprotam, kā mēs pret viņiem attiecamies. Šodien arī es jau stūrēju sarunu savā virzienā, par ko es esmu ļoti teiksim tā, uzbudināts. Uzbudināts nozīmē patīkami satraukts, nepadomājiet neko tur savādāk. Bet tas nav patīkams satraukums šajā gadījumā. Nesen jūs noteikti esat dzirdējuši Rīgā, tur jauc vēl 3 pieminekļus, Detolī tajā skaitā. Tad par to man ir šausmīgi liels cepiens, ka mēs viņu jaucam nost, jo šausmas, Krievu imperiālisms un tā tālāk. Un, vācietis uztaisa pieminekli Skotam Rīgā. Kur tur Krievu imperiālismu var sakasīt? Bet gan jau būs labi. Bet jā, kas tad ir Detolī? Un Rīgas doma paskatās, Krievijas impērijas kara ministrs, šausmas ārprāts, plēšam nost. Es viņam būtu ieteicis atvērt Wikipēdiju, kas tad ir Detolī. Viņš pēc etniskās piedarības ir skots, dzimis tepat Baltijā. Jā, Krievijas impērijas sastāvā, bet Baltijā mūsējais. Jā, viņš pēc tam uzdienēs kļūst par Krievijas impērijas kara ministru. Bet vai tas pats par sevi ir kaut kas slikts? Es domāju, ka nē. Daļa bļaus tur šausmīgākā, tur Krievi, Latvijas okupācija. Piedodiet, atvainojiet, Detolīs, tas ir Napoleona laiks, tur no Latvijas nav pat smakas. Tad par ko ir runa? Un vislielākā skāde, manuprāt, ir tajā, ka tajā dienā, kad mēs izlēmām nojaukt Detoliju, Krievu kultūra uzvarēja. Viņi bija tie vislielākie ieguvēji. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski Detolijam un Krievijas impērijai tur sakars tāds pats kā man ar smagu darbu. Blakus esam stāvējuši, bet savu roku pielikām maz. Viņš ir kara ministrs, viņš izstrādā to stratēģiju, kā saka kaut Napoleonu un tā tālāk. Tad, kad viņš uztaisa to stratēģiju par atkāpjamies, lai Napoleonu novājinātu, visa Krievija viņu ienīst. Viņu ciest nevar. Viņš ir ārzemnieks, viņš atdod Krievu zemi, viņš pat krieviski nerunā. Tur no sērijas, viņš runā krieviski tikpat labi, es domāju, cik jūs franciski. Oui un bonjour, un kaut ko tādu. Nekādu tur. Un pēc tam, viņu ciest nevar. Un tikai tagad, retrospektīvi skatoties, mēs post factum redzam, viņš izdarīja pareizi. Un tāpēc uzbūvē viņam pieminekli. Un tagad mēs jaucam to pieminekli, jo viņš kaut kādā veidā pārstāv to Krievijas varu. Bet kāpēc mēs vispār sākām runāt par Detoliju? Kāpēc tas piemineklis paliek aktuāls? Viņš paliek aktuāls tad, kad tur, pēc tam, kad nojauc uzvaras pieminekli, tur sāk pulcēties arī no sērijas, tur kaut kādi tur tie superkrievi, kur viens no mūsējiem. Kur arī Krievs, tur mūsu kara ministrs, noliekam ziedus, atzīmējam, tur tā tālāk un tā joprojām. Un šitien mēs uztaisījām vislielāko faileri. To, kas man ļoti sāpēja. Mēs viņiem piekritām.
mēs pateicām, ka jā, ok, Detolijs ir jūsējis, ka Detolijs ir daļa no Krievu kultūras, vācam viņu nost. Mēs varējām izdarīt savādāk. Mēs varējām pateikt, nē, viņš īstenībā ir mūsējais. Viņš ir no Baltijas, viņš sakāv Napoleonu, mēs varam lepoties. Nu jā, ar Rīgu viņam nekāda sakara nav. Manuprāt, kā vajadzēja salabot to pieminekli, nokaļam uzrakstu krieviski, iekaļam viņam priekšā uzrakstu angliski, jo, tomēr viņš ir skots, viņš runā angliski. Un tad arī angļu turistiem ir forši. Viņi atbrauc, angliski, ieguglējam, davai apskatāmies. Viņiem arī ir interesantāk. Priekšā angliski, vienā sānā latviski, otrā sānā vāciski, viņš arī runāja vāciski, un aizmugurē mēs varam lietuviski. Viņš Lietuvā bija dzimis. Lūk, un tā mēs to lietu atrisinām. Tā vietā, lai mēs kaut kā teiktu, ka, rekur, labi, nav viņš latvietis, bet viņš ir baltietis. Mēs varam vismaz ar to palapoties. Tā mēs arī to atrisinām. Tā vietā, lai mēs kaut ko mainītu, šo vēstures naratīvu, mēs pakļaujamies tam, ko mums pasaka krieviskie mēdī, ko mums pasaka krievu kultūra telpa, ka jā, Detolijs viens no mūsējiem, un mēs automātiski tam piekrītam. Mēs paši varējām mainīt to vēstures naratīvu. Un tur jau ir tā lieta, ka pats par sevi, ja jūs aizceļot laikā Detolijam pajautātu, kas viņš tāds ir, nezinu, pateiktu skots vai Baltijas mužnieks noraustītu plecus, viņam nav tādas kategorijas domāšanā. Tā domāšana, šis kategorijas, tas ir mūsdienu uzstādījums, mūsdienu veidojums. Viss. Mēs varējām pamainīt, mēs varējām izdarīt savādāk, mēs varējām izdarīt gudrāk. Nē, plēšām nost. Labi, noplēsām, paliks labāk, nepaliks labāk. Atradīs jaunu pieminekli, kam piekasīties. Liks puķītis tur pie kaut kādas baznīcas atceras dienās. Ko mēs baznīcas tagad jauksim nost? Nevajag tā darīt. Vajag mainīt to vēstures naratīvu. Vajag mainīt to uzstādījumu. Parādīt, ka kaut kādi tie cilvēki, kas atbalsta Krievu imperiālismu, ka viņi kļūdās. Bet ne jau vienkārši jaukt nost visu, kas nepatīk. Un garantēja, kas notiks pēc kaut kādiem 10 gadiem, un kas vienreiz jau notika Latvijas vēsturē, parādīsies jautājums, kur ir mūsu visi latviešu varoņi? Kur tad ir mūsu tie senie tēli, kurus mēs varam ar lepnumu uzlūkot un skatīties un ņemt šo kaut kādu labo piemēru? Tur, pieņemsim, Angļiem ir tur Ričards Lauvas sirds, francūžiem tur ir Svētais Rolands, vācieši man šķiet lasa Nībelungu dziesmu un kaut ko tādu. Viņiem ir šī sajūta, jā, mums ir tie vecie kaut kādi varoņi. Piedodiet, dārgie draugi, mums ir lāčplēsis, kas ir izdomāts un kas tur vēl, uz ko mēs varam paskatīties. Tur kaut kādu raini? Nē. Un tas pats, vai Svētais Rolands ir francūzis? Tā. Vai Ričards Lauvas sirds ir anglis? Galīgi nē. Viņš ir būtībā normāns, vikingu pēctecis no Francijas. Anglijā dzīvo tur kaut kādā 3. vai 4. paaudzē tikai. Viņš nav anglis pēc izcelsmes. Tad kāpēc mēs nevaram arī atrast sev kaut kādus foršus tautiešus, foršus tautas varoņus un priecāties par viņiem? Bet nē, mēs pakļaujamies tam Krievu spiedienam, raujam visu nost līdz ar pamatiem, un tad domājam, kāpēc mums nekā nav. Mums ir, lāčplēsis, piedodiet, kas. Ir varbūt vēl kaut kas, uz ko mēs varam uzlūkot un tā tālāk. Mums šī identitātes problēma ir jau ļoti, ļoti sen. Tas visizcilākais piemērs šitam bija 30. gados, katrā ziņā pēc Ulmaņa apvērsuma, 30, neatceros gadu precīzi, kur Ulmanis izsauca pie sevis arī vienu no Latvijas vadošajiem arheologiem. Diemžēl neatceros vārdu uzvārdu, bet viņš viņu izsauca pie sevis, un Ulmans ir no sērijas uzliek uz galda, rekur, lūdzu, šeit ir kāda latviešu ķēniņa kronis, būtu forši, ja jūs viņu, tā kā nākam vasar atrastu. Un tad mani varētu kronēt, būtu forši. Arheologs par viņu pasmējās, pateica nē. Ar arheologu nekas nenotika, Ulmans bija tāds maiks tādā ziņā.
Bet pats fakts kā tāds, ka jau tad mēs meklējam kaut kā, kur atsaukties, kur mums ir kaut kāda reāla varoņa. Cik ļoti vēsturi ir sagriezta? Tā kā nepatiesa informācija. Taisnību sakot, kā reāli nepatiesi fakti ir maz. Bet sagriezta viņa kaut kādā veidā ir vienmēr, un tas ir normāli. Sagriezta tādā ziņā, ka, pieņemsim, tagad, ja mēs Maskavai prasam, kas notika pie mums Latvijā 40. gadā, tad viņi mums rādīs oficiālus dokumentus, kur Latvija, Lietuva, Igaunija oficiāli ielaiž padomju karaspēku iekšā. Latvija, Lietuva, Igaunija oficiāli pēc vēlēšanām pieprasa iestāties padomju savienībā. Lūk, visi vēstures fakti nenoliedzami, jā, dokuments ir. Tas, ka mums ir stroķis pie galvas un ka mēs nevaram pēlpot ne pa labi, ne pa kreisi un nevaram izdarīt neko citu, tas jau ir cits jautājums. Nepārtraukti mēs kaut ko sagrozam, nepārtraukti mēs kaut ko, bet tas mans uzstādījums ir tāds, ka tā sagrozīšana, viņai tomēr ir jāatspoguļo tā reālā faktiskā situācija, ka viņai ir jāved pie realitātes. Mēs ļoti, ļoti daudz kaut ko noklusējam, ļoti daudz kaut ko pārprotam, nesaprotam līdz galam, un tā tālāk un tā joprojām. Līdz šai baltai dienai, pieņemsim, par tādām lietām kā to, kā Briti iekaro Indiju, arī mūsdienu vēsturnieki nedaudz kasa galvu, un kā tas gadījās? Nav baigi realistiski, ka tā notika, kā? Un līdz ar to, jā, ka vēsturē loģiski ir... sagrozīta viņa ir un būs vienmēr, jo vēsture tā ir notikuma interpretācija, kā mēs viņus saprotam, kā mēs pret viņiem attiecamies. Un, manuprāt, tā katra jaunā vēsturnieka paudze rakstīs kaut kā savādāk. Un nevienmēr ir runa tieši par faktiem, par kaut kādiem sausiem faktiem, kā melus... Šitā ir arī viena lieta, kas ir, manuprāt, nepareizs uzskats, ka melus var apgāzt ar faktiem. Nevar. Ja jūs gribat melus apgāzt ar faktiem, tur vajag vairāk kaut ko 7 reizes vairāk informāciju un kaut ko tādu. Vislabākais veids, kā to var darīt, ir mēģināt radīt tajā cilvēkā, kuru jūs mēģināt pārliecināt, kādas vēl vairāk emocijas, lai viņš vēl vairāk uzvalkās vai kaut ko tādu. Jo tā ir, manuprāt, arī tā ir loģiska doma, viņa ir saprotama, pilnīgi racionāla, ka melus var apgāzt ar faktiem. Tas tā ļoti dišciltīgi izskatās. Ka tam, kuram pusē ir vairāk faktu, tam tad ir patiesība. Varbūt arī faktiskā ir, bet jums jau vajag pārliecināt to kaut kādu trešo personu. Viņš stāvēs uz pirkstiem, faktus skaitīs, tā tu nosauc 7, tu 6, viss sēdies idiots muļķis, tu nosauc 7 malacis, tagad tu man informēsi. Nē! Parasti ir tā, kurš kliedz viskaļāk, tam taisnība. Un tur ir tas atslēgas moments cilvēku pārliecināšanā, ka ne jau mēs te mēramies, kam lielāks, ar faktiem, protams, ar faktiem, bet mēs skatāmies uz to situāciju kā tādu. Bet, jā. Nezinu, bet par Latvijas politiku parunāt. Jā. Vai tu esi gatavs runāt par, ko tu balsoji Eiroparlamentu vēlēšanās? Eiroparlamentu vēlēšanās es biju nobalsot, man šķiet, es nobalsoju par Iebu kungu. Jā, es noteikti nobalsoju par Iebu kungu. Kura partija tā ir? Es neatceros. Okay. Es godīgi teikšu, es uz Eiroparlamentu vēlēšanām apmēram apskatījos reitingus. Es nobalsoju plus mīnus stratēģiski, es biju apskatījies, ka no tās Iebu partijas maksimums tiks... 2 kandidāti, bet visticamāk tur būs tikai viens nabaga Iebs. Es apskatījos, padomāju, jā, man viņš caurmēr kā politiķis liekas ok, viņš mēģina runāt ar Latvijas sabiedrību. Manuprāt, varbūt viņš ir arī pārāk, varbūt nedaudz aizņemts visiem saviem darbiem, bet manuprāt, viņš ir ok. Es padomāju, jā, tāda normāla stratēģiska izvēle, lai man nav jābalso par Šleseru, Ušakovu vai tā tālāk. Par Zīli tur arī 100 gadus viņam jau vajadzēja būt Ozolam, bet
Bet nu jā. Par Eiropas parlamentu vēlēšanām, manuprāt, arī tur, būsim reāli, ko mēs te ievēlam no Latvijas. Ok, labi, bet tur ir svarīgāk skatīties, ko vācieši un francūži izdara. Ko domā par partiju stabilitātei? Paldies Dievam! Paldies Dievam, tāds brīnums ir. Un tūlīt es izstāstīšu, kāpēc. Jo, būsim reāli. Partija stabilitātei, tā kā tīra Krievu partija, tīri pa Kremlu, bez kaut kādiem fasādēm, tīri pa Kremlu. Un, ko tas nozīmē? Par viņu balsos tikai tie Krievi, kas ir šis tīri pa Kremli, tīri, tur no sērijas izbeidzam to Latvijas joku, iekļaujam tur atpakaļ vai kaut ko. Būsim reāli, tā ir tāda izteikta Kremļa partija. Un visi to zina. Un kaut kādi mērenie Krievi par viņu nebalsos. Un tas ir skaidrs, ka tāds caurmēra Krievs, kas dzīvo Rīgā, viņš nav par to, ka tagad pēkšņi tur Latvijā kaut ko vajadzētu drastiski mainīt. Tas caurmēra Latvijas Krievs, viņš uzskata, jā, mums ir kaut kādas problēmas, jā, mēs valdībā kaut ko sačakarējam, bet caurmērā jau ir ok, kā mums te iet. Un stabilitāti var paņemt tikai to radikālo vēlētāju. Pirms tam, kad bija tikai Saskaņa, bija it kā viena šī mērenā sociāldemokrātiskā partija, kas taisa to nepārtraukti fasādi, ka jā, mēs esam mēreni, jā, mums ir vairāk Krievu, bet mēs esam priekš visiem. Un tad kaut kas tāds kaut kas jau var strādāt. Viņi var ļoti realistiski tikt valdībā. Pēc 11. gada 11. gada ārkārtas vēlēšanām viņi gandrīz tika. Bija ļoti tuvu, lai viņi veidotu koalīciju ar Zatlera reformu partiju. Zatlers pats bija pateicis, ka viņš ir gatavs veidot koalīciju ar Saskaņas centru. Un tas ir krietni bīstamāk. Kaut kāda stabilitāte Latvijas-Krievijas Savienība, viņi sadala tās balsis pa mazām partijām, viņi nedabūja daudz deputātus parlamentā. Kad bija Saskaņa, bija reāli bīstami, jo Saskaņa arī ir tīrs Kremļa veidojums. Nils Ušakovs, kur viņš strādāja pirms viņš bija Saskaņā, jūs zināt? Nē. Baltijas pirmajā kanālā. Viņš bija žurnālists, foršs, patīkams. Un kā viņš nonāca... būtībā par šo te Saskaņas seju, kā viņš kļuva, atbrauca, es tagad baidos pateikt nepareizi, bet pēc 2005. Gada krāsainajām revolūcijām Maskavā parādās tāda lieta, kā valsts prezidenta birojs starpkultūru attiecību veidošanā, vai kaut ko tādu, Putina birojs. Viens, kur viņam arī ir tas galvenais uzstādījums, vai veidosim kaut kādas tur draudzības un tā tālāk. Un viņiem bija divi darbības virzieni. Pirmkārt, samazināt kaut kādu krāsaino revolūcijas platību, lai kaut kas tāds nenonāktu Krievijā, nedod Dievs. Un otrs, vest pie prāta pēdiņās, ļoti izteikti. Tās valstis, kas bija jau attālinājušās no Krievijas. 2005. gadā mēs bijām NATO, mēs bijām Eiropas Savienībā, mēs bijām tā kā stabili ārpus Krievijas ietekmes sfēras. Un tad tur arī to biroju vadīja, neatceros, kā viņam tagad bija uzvārds, bet vārds viņam bija Modests neatceros. Es baigi draņķīgi, es pagājušajā nedēļā vēl rakstīju referātu par viņu. Un viņš brauc uz pirmo Baltijas kanālu un meklē politiķus. Un atrod harizmātiskus politiķus, kas labi runā latviski un kas var radīt šo te fasādi, ka viņi ir tādi normāli, caurmēr viduvēji politiķi, normāli, sociālā demokrātija, nekas krievisks. Bet mēs esam tā bišķīt draudzīgāk Krievijai. Un tad viņi var savākt daudz balsis. Ja ir stabilitāte, ja ir Latvijas-Krievijas Savienība, Saskaņa, viņi to elektorātu sadala, Latvijas-Krievijas Savienība kaut kāds, cik viņi 4% sakasīja, viņi to zaudē, stabilitāte ir Saeimā, bet arī cik tur nedēļa, un kaut kas jau viņiem tur bija izstājies no tās partijas ārā. Viņas ir irdens. Un kopumā, ja mēs gribam latviskāku Latviju, ir ļoti labi, ka ir tāda stabilitāte. Ilgtermiņā ne, bet īstermiņā jā. Labi. Par Šlēseru un Waterfrontu, ko domā?
Par Šlēseru un Waterfront es teikšu, kā ir. Bija nedaudz aizdomīgi. Ir skaidrs, ka Šlēsers tur ieliek kaut ko kabatā un jā. Taisnības labad es piebildīšu, ka ja Šlēsers ielikt tur kaut ko bišķīt kabatā, bet Latvijas iedzīvotāji no tā ļoti daudz ko iegūtu, tas būtu ok. Tas būtu pilnīgi ok. Bet jautājums ir tāds, vai tiešām tur kāds kaut ko baigi iegūs. Jo, ja es pareizi atceros, viņi tur gribēja sabūvēt, cik tur tos dzīvokļus, nenormālāko skaitu, ar tiem superdārgajiem, smalkajiem dzīvokļiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad es to pirmoreiz izlasīju un es domāju, vai mums ir Latvijā vēl kaut kur kaut kādi smuki dārgi dzīvokļi, kur arī viņus uzbūvēja tieši priekš superbagātiem Latvijas iedzīvotājiem? Jā! Z-torņi un blakus tā filozofa rezidents. Iegāja paskatīties, sludinājums stāv, ļoti daudz pieejami dzīvokļi. Nav pieprasījums pēc viņiem. Plus, vēl viena lieta, kas ir, ka mēs visticamāk tur sabūvētos, viņi neuzbūvētu tik lielu, cik mēs gribējām, bet viņi tur kaut kādu sabūvētu, un mēs visticamāk, kā nodokļu maksātājs, jūs zaudētu naudu no tā, visticamāk. Plus tur visticamāk Šlēsera kungs iebāzt kabatā krietni žūksni. Vai tas nav vienkārši veids, kā nopirkt pilsonību, jo cik es saprotu, ja tu nopērci to dzīvokli, tu arī dabūni pilsonību? Es godīgi sakot, neesmu drošs. Par šo absolūti nulli kompetenci nezināšu teikt. Manuprāt, būtu ok, ka Latvijas pilsonību var nopirkt, bet tad tur būtu jābūt tā kā lielam piķim un arī bišku fona pārbaudē. Lai tu nevar no sērijas Putins tagad ienākt ar 500 miļakiem uzmest uz galda, dodiet man pilsonību. Bet pāris miljonu tādam caurmēr bagātam, turīgam iedzīvotājiem, varbūt arī būtu ok. Par šo gan mani zākās un lamās pēc tam, bet tas nekas, tas ir mans viedoklis. Es redzēju, ka tev Twitterī ir rakstīts, ka tu mīli kapus vai kaut kas tāds bija, ka tu kapu enjoyer vai kaut kas tāds tev bija rakstīts. Jā. Un kur būtu tie skaistākie vai interesantākie kapi, ko apskatīt latvietim? Būšu dzimtās puses patriots, Alūksnes, lielākie kapi Latvijā. Laikam tagad jau aiz Rīgas, bet būtībā reģionāli lielākie kapi. Kas man patīk kapos, kas, manuprāt, tur ir interesanti, pirmkārt jau es piebildīšu, pret šito tan visu, izturamies ar cieņu, tur neejam no sērijas milzīgi turistu grupu tur fotografēt. Bet, manuprāt, kapi ir tāda ļoti jauka vieta, cieņpilni izstaigā pa vidu cauri, var apskatīties pirmkārt cilvēku vārdus, uzvārdus, kad viņi ir miruši, var apmēram, dažreiz arī tur ir pielikts klāt, kāpēc un kā, un tad nosacīt, jā, es to nezinu, bet es nosacīt arī atceros to cilvēku un tad mēģinu padomāt. Tā ir tāda ļoti jauka vieta, kur reflektēt par dzīvi, jo, galu galā mēs visi tur nonāksim, tas ir bez variantiem. Un, man katrā ziņā nebūtu iebildumi, ja kāds manam kapakmenim paiet garām, padomāt, Jēkabs Biezais, cik tur aizgāja no sirdstrieks vai kaut ko tādu. Manuprāt, ļoti nekāda vaina. Šeit, kā man Twitterī ir rakstīts, maizes baudītājs, kapu cienītājs. Un arī izsakos, jo neizsakos truli, vai kā tur? Jā. Tā otra ir nedaudz vārdu spēle vēl no Levita prezidentūras laikiem palikusi, kur viņam bija būsiet miruši, jo nebūsiet dzīvi. Un tādas lietas, vai kaut kā tā viņš par Covid izteicās. Tur ar Levitu bija visādi. Tāpat arī es vienreiz redzēju bildi pie viena uzņēmuma pielikts esam cieti, jo neesam vaļā apakšā, tur Levitiņš. Viņam bija tāda forša izteiciena. Jā, pastāsti kaut ko par Latvijas spilgtāko notikumu vēsturē. Šeit noteikti nav viegli. Pieņemsim, varbūt personīgi tavu vai... Jā, es tagad arī domāju tādu, lai viņš būtu tāds interesants.
tad tieši viena tāda tiešām varonīga kaut gan ne varonīga, bet spilgtāko notikumu. Spilgtākais notikums ir tā saucamā karoga diena, Latvijas armijas pirmā uzvara. Jo tur arī tagad pa skaitļiem es šausmīgi kļūdīšos, pa to jūs man neņemat galvā, bet būtībā ir kā, ka tas ir Latvijas neatkarības cīņas, tikko sākumā mums tur viss ir aizstumts līdz Kurzemai, un mums būtībā nav karavīru, un viss ir bēdīgi. Un tad, jo es atceros, es par šito lasīju, un tad, kad es lasīju, tas vispār nešķiet loģiski, un tagad tas šķitīs vēl jau mazāk loģiski, ka mums būtībā, mūsu pusē mums ir kaut kādi pārdesmit džeki, pārspīlējot, bet pāris džeki, un it kā šajā te sarkanajā pusē Stučkas valdības spēki ir krietni lielāki, pāris tūkstoši. Un tas kaujas iznākums oficiāli vismaz ir tāds, ka mēs izdzenam šos Stučkas spēkus no viņu tranšajām. Mums savainojas divi džeki, viens sastiepa potīti, otrs nobērza roku, paslīdēja skrienot un tā. Tas ir, manuprāt, tāds spilgts notikums, jo viņš ir absolūti neloģisks. Tā nevarētu notikt. Un tad arī mūsdienās tur ir vairākas teorijas, vai tas bija sarunāts, vai mēs viņus tur kaut kā mistiski pārsteidzām, vai ko un kā. Bet jā, tā Latvijas armijas pirmā uzvara, ar ko mēs tā varam izteikt lepoties. Kas būtu tāda kā bēdīgākā vai sērīgākā lieta, kas ir notikusi Latvijai? Tā pati bēdīgākā un sērīgākā lieta ir viena, ko es pats gribēju par šito pārliecināties. Es aizgāju uz arhīvu, pārbaudīt, tagad nepateikšu, kurš ir fonds, bet tas ir 1940 vai 39. gada pašas beigas vai 40. gads. Un tas bija Ulmaņa personīgais fonds ar visām viņa zīmītēm. Un ir viena zīmīte, kuru viņš uzrakstīja. Viņš uzrakstīja šajā sakarā vairākas, bet tā zīmīte, uz kuru es atcaucos, pirmais pret ebreju likums jautājumu zīmīte, kur arī tuvojoties šiem te kara gadiem, faktiski karš jau bija sācies Polijā, ka arī Ulmans apsvēra kaut kādus antisemītiskus likumus, kas ir, arī... jā. Vispār ar Ulmanu tur ir ļoti daudz mīti. Te es atkal varu hijackot šito sarunu. Man uzreiz ir jautājums. Manā pamatskolā stāstīja vēstures skolotāji, kad ir iespēja, ka Ulmans bija gejs. Iespēja vienmēr, tad, kad brauc pa ceļu, arī ir iespēja, ka tūlīt tev priekšā nokritīs sprākstviela un tev ir gudri iebraukt grāvī. Tas jau nenozīmē, ka brauc grāvī. Iespēja ir, bet es nedomāju. Manuprāt, viņam vienkārši tas pārāk nesaistīja. Varbūt līdzīgi pat kā Hitleram varētu pielīdzināt. Ka, Hitlers noteikti nebija gejs, bet viņš vienkārši pārāk publiski uz to negāja. Kam vajadzētu piederēt Roņu salai un kāpēc? Roņu salai man godīgi sakot, nav baigā viedokļa nevienā vai otrā virzienā. Lai jau tiek igauņiem, lai jau viņi tur čakarējas. Bet būtībā, manā uzturē, kā es to saprotu, vispār ir tā, ka Roņu salā tur dzīvo tikai zviedri, un igauņi būtībā, viņiem vairāk vai mazāk noskaitīja kukulu. Pasakat, ka jūs gribat Igaunijā. Viņi pateica, ka viņi grib Igaunijā, un tagad viņiem pieder tā Roņu sala. Roņu sala, tas, es domāju, ak, Dievs. Man lielāka skāda, manuprāt, ir par gabaliņu, ko Lietuva paņēma neatkarības kara laikā. Tie kurši? Būtībā, jā, tā kurš kāp, un tas viss, jo bija kā Lietuvai tajā brīdī nebija pieejas pie jūras, viņam nebija tas mēbeles apgabals, kas viņam tur ir tagad. Un tā būtībā tā Latvijas domāšana bija tāda, ka mēs viņam iedosim to apgabalu, un kaut kādā brīdī viņi dabūs mēmeli, un tad, kad viņi dabūs mēmeli, viņi mums viņu atdos atpakaļ. Un viņi tā vietā lietuvieši viņu neatdeva. Līdz ar to arī es tur biju pirms pāris gadiem, un tur arī tā lietuviešu gida, un viņa stāsta visu kaut ko. Un es viņai ļoti veiksmīgi viņu iegāzu, es viņai prasu,
Un Lietuvā taču ir katoļticība izplatīta, vai ne? Visi lietuvieši katoļi. Un viņi stāsta, jā, lietuvieši, mēs tur esam lielie katoļi un tā tālāk. Un mēs esam katoļticīgi tauta, neviena protestanta nav. Un tur es pavaros blakus kapi. Es viņai saku, bet tad kāpēc šeit ir protestantu kapsēta? Tā ka, jā. Un tāpat mums bija ļoti, ļoti liela skāda ar Lietuvu. Viņi neļāva mums īsti braukt uz turieni 20. 30. gados. Tur bija bišķīt tā, ka viņi ļoti gribēja šo apgabalu integrēt Lietuvā. Bet, faktiski viņš tajā brīdī bija latvisks apgabals. Tagad tā ir stabila Lietuva. Es negribētu šo situāciju mainīt, nekurināšu naidu NATO vidū, bet uz to brīdi drusciņ kretīna gājiens no Lietuvas puses. Un ko domāt par karu, kas tagad notiek Ukrainā un Krievijā? Pirmkārt. Kam vajadzētu piederēt Krimē? Jā, sāksim ar to, kam pieder Krima. Jo, principā, tā bija Staļina dāvana Ukrainai. Hruščovs. Staļins tur nejaucās, jā. Hruščovs brauc... Hruščovs viņu iedeva, bet es gan nezinu, cik patiesis ir tas tālākais stāsts, kāpēc viņš viņu iedeva. Hruščovs brauc uz kaut kādu savu vasarnīcu, kas arī bija Krimā. Viņš tur skatījās apkārt šausmīgi daudz ukraiņu. Labāk pievienos Ukrainas PSR. Tur arī. No juridiskā viedokļa viņi pieder Ukrainai. No juridiskā. No praktiskā viedokļa, un par šo manis zākās abas puses, Krim pieder stiprākajam. Ja mēs gribam, lai Krim pieder Ukrainai, tad mums Ukraina ir jāuztais par stiprāko spēlētāju šajā reģionā. Ja mums nosacīti ir viena alga, tad atstājam, kā ir. Atbildot uz vispār to jautājumu par karu Ukrainā, pirmkārt, es ļoti priecājos, ka tagad tas ir karš arī Krievijā, ka tas nav vienkārši, ka Ukraiņi arī parādīja, ka viņi uz kaut ko arī ir spējīgi uzbrukot. Bet manuprāt, tā visa lieta beigsies drīzāk nekā mēs varbūt domājam. Tās abas puses ir smagi nosiņojušas. Zelenskis runā kaut ko nedaudz jau uz pamiera pusi. Putins arī nav diži sajūsmā par kara gaitu, un tad ir jādomā, kā tas viss notiks. Protams, ideālā pasaulē es priecātos, ja Ukraiņi dabūtu Krimu un Donbasu atpakaļ, bet tā tīri praktiski runājot, es šaubos. Ļoti, ļoti stipri šaubos. Ir īpaši ar pēdējiem 2 mēnešiem, kad arvien vairāk Krievu spēki sāk tikt uz priekšu Donbasā. Neizskatās tā lieta spīdoša. Arī, ja jūs zinat, varbūt Latvijā apmāca Ukraiņu karavīrus, viena daļa Alūksnē. To, ko es esmu dzirdējis, nav viņiem labi. Katra tur galīgi bēdīgākā brigāde no laukiem sakasīta un brīnums, kā viņi karo. Neteikšu, kurš man to stāstīja, bet arī no armijas, ka, ja mums būtu tik briesmīgi karavīri, tad mēs viņus mestu ārā no armijas. Ka, tas, ko tagad tur Ukraiņi ir sakasījuši, visu cieņu, ka viņi vispār tur dabūtu cilvēks, kas ir gatavi cīnīties, bet tas ir bēdīgi. Ļoti bēdīgi. Kā tas viss beigsies, nezinu. Varbūt es kļūdīšos, varbūt kāds cits. Ļoti grūti teikt. Bet jā. Ok, un par otro karu, kas notiek Palestīnā starp Izraelu, ko domā par to karu? Tur arī ir sāpīgi jautājumi, ļoti, ļoti sāpīgi. Un šeit es varbūt nebūšu tik kontroversiāls, bet šeit es teikšu, ka mēs entos gadus jau, labi, ne mēs kā mēs 3, bet vispār. Principā amerikāņi ir salaiduši dēli, un pat Izraela arī ar to, ka mēs īsti nezinām, ko mēs gribam no tās visas lietas. Lai vardarbība beidzas, ok, labi, bet kā? Ko tad mēs gribam uztaisīt?
Kā tad mēs tur gribam izveidot to, vai mēs gribam tur kaut kā to Palestīnu nodrošināt, lai viņa turpina pastāvēt, vai arī nē. Nu, es nezinu. Par šito man ļoti patīk. Bija viena ļoti skaista bilde ar uzrakstiem internetā, kur uz Izraēlu tiek šautas raķetes, un no Izraēlas atbild atpakaļ šī pretgaisa aizsardzība. Un tas amerikāņu komentārs. Man nauda, ko es samaksāju nodokļos, no Izraēlas puses nāk ārā, un no Palestīnas puses arī. Kaut kādā veidā arī nauda, ko es esmu samaksājis nodokļos. Tā visa situācija ir failers, un tur kaut kas ir jādara. Ja jūs man jautāsiet, kas ir jādara? Man tas pirmais un primārais uzstādījums būtu par tādu dzelžainu robežu, kur tad īsti ir Izraēla. Tas ir tas galvenais uzstādījums. Un tad, kad mēs tiekam galā ar to jautājumu, tad mēs jau varam runāt, ko tad mēs dodam tiem palestīniešiem. Varbūt mēs viņam dodam kaut kādu kompensāciju, varbūt mēs uzliekam Izraēlai par pienākumu viņus apgādāt ar dzeramo ūdeni, ja tas, kas viņiem paliek, tur nepiedāvā. Varbūt mēs uzliekam par pienākumu Izraēlai tur arī kaut ko maksāt, vai, grūti teikt. Bet tur katrā ziņā ir jāuztaisa tā, lai Izraēla ir kaut cik apmierināta un lai palestīniešiem arī būtu ok. Mēs neuztaisīsim tā, lai viņiem abiem ir labi. Maksimums, uz ko mēs tur tagad varam cerēt, ir ok. Jā, nākamais jautājums. Pēc savām domām, kāpēc cilvēkiem vajadzētu spēlēt zoli, nevis duraku? Jā, zole, labi, tā ir vācu spēle, būsim atklāti. Viņi nāk no Berlīnas, mēs tur latvieši nepielikām īsti savu roku viņas izgudrošanā. Bet mans tas uzstādījums ir tāds, ka zole tā ir daļa no latviskās identitātes. Būsim reāli. Viņi, igauņi nemāk, lietuvieši nemāk, Vācijā viņi nemāk, Krievijā viņi nemāk. Tā ir kaut kāda daļa, kur mēs varam pateikt, jā, ar šo nodarbojamies mēs, latvieši. Tā ir daļa no mūsu identitātes, mēs tā dzīvojam. Tas ir labi. Plus, zolē vajag nenormāli daudz domāt. Ja tu nedomā līdzi, tev viss ir slikti, tu zaudēsi punktus, tev būs bēdīgi. Es pat zinu, man ir caur paziņu viens cits pazīstams, viņš pelna naudu tikai spēlējot zoli. Tur ir no sērijas ar oligarhiem aizbrauc eiro punktā vai kaut kāds 5 eiro punktā drīzāk ar tagadējo inflāciju. Viņš aizbrauc, paspēlē ar oligarhiem un atbrauc pēc weekenda ar kaut kādām 2 štukām kabatā. Viņam forši. Bet jā, pirmkārt, tā ir tā latviskā identitāte, otrkārt, tev vajag nenormāli daudz domāt. Kā šahā. Ir, jā, dažas reizes, tu paņem, tev ir 8 liekie uz rokas, tu neko nevari izdarīt, bēdīgi. Bet vispār tur ir baigā domāšana. Tu arī pats piedalās kaut kādos turnīros Latvijas? Nē, es esmu pārāk tizuls, lai piedalītos turnīros, godīgi teikšu. Man ļoti patīk, manuprāt, ir forši, bet man nesanāk pārāk labi. Es neesmu nekad tur baigi tā iedziļinājies. Es tādā ļoti basic līmenī zinu tās visas stratēģijas un tā, bet tur ir ļoti daudz kaut kādas specifikas un nianses, kur es nestādos priekšā. Okay, parunāsim par mūsdienu notikumiem. Kamala Harris vai Donalds Trumps? Šeit ir arī interesanti. Man bija, starp citu, pagājuši pirmdiena. Man ir lekcijas salīdzinošajā politikā starp Latviju un ASV. Un mums bija jāraksta uz lapiņām, cik elektoru balsis kurš savāks. Es uzrakstīju, ka Trumps savāks vairāk. Bet, manuprāt, Trumpam nostrādās tas, ka viņš uzvarēs Pensilvānijas štatā un visdrīzāk Ziemeļkarolīnu un Džordžas štatu. Un līdz ar to Kamalai nepietiek. Tas ir tas mans uzskats, ka Kamala savāks vairāk balsis pa visu valsts nacionālā balsojumā, bet Trumps uzvarēs tos atslēgas štatus un ka iespējams viņš kļūs par prezidentu. Es nesaku, ka tas ir labi, es nesaku, ka tas ir slikti, es saku, ka, manuprāt, tā visdrīzāk notiks. Vai var notikt savādāk? Protams. Bet nav vēl zvanīts, kuros kapos glabās. Bet kurš tad ir labāks pēc tām domām? Trumps vai Kamala? Nevis kurš uzvēs, bet
Par kuru tu balsot, ja tu būtu amerikānis? Vai arī eiropietis? Es droši vien balsotu par Kamalu tikai tāpēc, ka, nu, ja es kaut vai kā amerikānis paskatos uz to situāciju, ka, nu, Trumps, teiksim tā, 4 gadus to vien stāstīja, ka Baidenam iet ciet, nu, tā kā viņš ir pa vecu, un tagad, nu, Trumps ir, maigi izsakoties, līdzīgā vecumā. Nu, viņam tur arī, nu viņam nav šitās jaunās atdeves. Plus, es teikšu, ka ir pirmajos 4 tajos Trumpa gados, 16. gadā, kad viņš kandidēja pirmoreiz, tur bija reāls entuziasms, es tajā brīdī arī būtu balsojis par Trumpu. Tikai tāpēc, ka, nu, redz, kā viņš kā jaunu pienācējs var pakratīt to politisko koku un viss slikti ābolu nokritīs. Nu, teorētiski. Tur bija kaut kādas idejas, tur bija, nu kaut kas. Tagad viņam ir, nu, plāna koncepts. Nu ko tas baigi dod? Jo nu, tur ir vispār dīvaini. Vispār Amerikā, manuprāt, tur ir dīvaini. Viņi ir, tā ir mums nedaudz nesaprotama situācija. Jo mēs, kad balsojam, tad mēs lielākā daļa balsojam, nu, kaut kādā mērā par ekonomiskām interesēm, par sociālām interesēm un tā tālāk. Amerikā viņi ir tik bagāti, ka viņiem, nu, viņi sūdzās par to dzīves dārdzību, bet viņi ir pietiekami bagāti, lai viņi balsotu pretēji savām ekonomiskajām interesēm. Es pagājušajā nedēļā lasīju ļoti interesantu pētījumu. Žurnālisti aizbrauc uz Kanzas štatu. Tas ir, nu, tā kā sarkans, 100 punktu balsos par Trumpu, tur nekāda varianta nav. Un viņi stāsta tiem iedzīvotājiem par, nu, kaut kādiem tiem ekonomikas politikas punktiem. 80% iedzīvotāju piekrīt Kamalas ekonomiskajam plānam. Un tad, kad viņiem pasaka, ka tie ir Kamalas punkti, viņi netic. Viņi domā, ka tas ir Trumps. Nu, līdz ar to viņiem tas vienkārši neinteresē. Viņi balso par vērtībām. Rekur, es esmu republikāns, es esmu konservatīvais, es esmu par mazāku valdību, es balsoju par Trumpu. To, ko Trumps darīs, Jā. Tā. Bet Kamala jau ir kā viceprezidente, cik es sapratu, un viņi saka, ka viņi uzlabos ekonomiku, un kāpēc viņi to nedara jau tagad? Šeit ir ļoti labs citāts. Es gan neatceros precīzi, kurš viņu teica, un es neatceros tieši, kā viņš skanēja, bet tā stāsta morāla ir tāda, ka viceprezidenta amats ir tikpat vērtīgs, cik siltu čurburka. Nu, ko dara ASV viceprezidents? Zini, viņš... Vienīgā lieta, ko dara ASV viceprezidents... Varētu būt. Nē, viņš pat neakceptē. Tad, ja šitajā tur, kur viņam ir 100 senatori, ja tajā balsojumā ir neizšķirts senātā, tad viceprezidentam ir izšķirošā balss. Vai 51 vienā pusē vai otrā pusē. Tas ir viss, ko viceprezidents dara. Tā ir vienīgā viņas pilnvara. Jā, viņai varbūt, viņa var funkcionēt kā padomdevēja prezidentam. Jā, viņa kaut kā var tur bakstīties, bet tāda oficiāla pilnvara viņai jau nav. Ko viņa var izdarīt? Tas ir apmēram tas pats, kas, nezinu, tu strādā par sekretāru izglītības ministrijā, tu būtībā kārto dokumentus un paraksti, un ķipa juridiski tu tur esi pašā augšā. Viens sekretārs uz mani apvainosies. Bet anyway, tu to paraksti, un tad izglītības ministrs nāk klajā ar kaut kādu jaunu reformu, un tad visi pēc tam zāģē tevi, kāpēc tu to neietekmē, kāpēc tu nedarīji kaut ko pa savam. Tas nav viņas darbs, viņa to nevar izdarīt.